Raidījumu piedāvā American Express Gold, Stolar, atbalsta San Pellegrino un Dansuker. Labrītiņ šo rītiņu, šo skaisto rītiņu. Un es atrodos šodien uz Ērgļas Madones ceļu. Ja man būtu plaumasters, te maza drukas kļūda, te ir labrīt, te jābūt ir labrītiņ. Zemnieku saimniecība Līvi kazu ferma. Ja jūs atrodat šo ceļu, droši varat iebraukt te iekšā pie Raimonda Meldera. Ja es esmu par Raimondu daudz stāstījis, daudz ko rādījis, viņš te pat dzīvo aiz šīs te šiltas. Viņš nekautrējās, viņš nemaz nav kautrīgs. Tātad ejam ciemos par Raimondu un redzēsim, kā viņam kazas šeit dzīvo. Iespējams, Grieķijā nav neviena cilvēka, kas neprastu pagatavot klasiskus grieķu salātus. Diemžēl to nevarētu teikt par pārējo pasaules daļu, kura šī ēdiena improvizācijās pamanās iekļaut tādas sastāvdaļas, kas šajā valstī nemaz nav atrodamas. Šodien raidījumā gatavosim tradicionālus grieķu salātus, vairāk uzmanības pievēršot to galvenajai sastāvdaļai – kazas sieram. Apciemosim kazas, no kuru piena top Latvijas labākais siers, bet desertā pasniegsim kazas siera kūku. Te ir tas bieži pieminētais Raimonds Melderis. Labdien! Labdien! Es bieži tev pieminu televizorā, un cilvēki man raksta un saka, kas tas Raimonds ir? Vai nevar viņu kādreiz parādīt, ne to sieru? Man jautājums tev pirmais. Tavs kazas ir mājās? Ir un nav. Ir un nav? Mājas ir šeit, bet Jā. kazas ir ganos. Jāiet kazas skatīt ganos. Es domāju, tas būtu labs sākums, iet taisnāt ceļā pie tām kazām un redzēt, ko viņas ēd, ko viņas dara, cik viņas ir draudzīgas. Un bišķīt parunāsim par tām kazām un varbūt kādu recepti kopā uztaisīsim. Viņi tā kā suņa astas kustina, kad ir priecīgas, ja? Ir sevišķi šī te baltā. Tev Raimond, nekad nav bāzes, ka tev viens tā uzbruka ragiem virsū? Tā viņas nedara. Tā jau filmās jau vērts rādīt, ne? Nē, tā nav. Var aiz greizsirdības viena otrai ieraut, bet cilvēkam nē. Raimond, pagājušā reize es pie tevis, vairākas gadus atpakaļ bija ciemos. Tad bija tāds kautiņš Vecerīgā, es atceros. Pie Saimas nama. Tagad viss tur ir nomierinājies, tev arī ir nomierinājies. Jā. Tev ir pieaudzis tavs gana pulks kopš tā laika? Gan jā, gan nē. Šogad man ir vairāk pamatganām pulks palicis. Šobrīd ir vieta uz vietas, bet nāk jauno kazu daudz jaunās kazas, kas mums palielinās šo piena izslaukumu, šo dzīvnieku skaitu tieši ziemā. Un cik tev ir tagad? Tagad ir uz 270. 270. Kopā ar jaunajām. Pirmo reizi es atbraucu pie tevi, un te bija 60. Tas bija, reiz bija, jā. Bet viss mainās. Un varētu jau būt arī 1000, bet tie dzīvnieki kopē, vairāk vai mazāk kopē pieprasījumu pēc produkcijas. Tā, kad es atbraucu uz Latviju, es zinu, 22 gadus atpakaļ, man liekas, es nekur neatradu kazas sieru, nekur. Un tad es dzirdēju par vienu izstādi, kas Jelgavā bija, un tad tas sāk viņš tur augt. Viss notiek pirmoreiz, jā. Vairāk vai mazāk to sieru jau ir ražojuši jau 10 gadiem, pat teikšu vēl vairāk. Viņš ir bijis mājas kārtībā, viņš ir patērēts, bet mainās pasaule, mainās arī šī produkta patērēšana. Šobrīd ir svarīgi tas, lai šis produkts būtu veikalā, lai viņu var nopirkt, lai viņu labu nopērk, lai tam cilvēkam patīk, lai viņš nopērkot neviļās, lai viņam gribās vēlreiz nopirkt.
Kā bijis Latvijas laiku, teiksim, Ulmaņa laiku, kas tas siers bija populārs tad? Tad man jāsaka, ka es pat neko neesmu dzirdējis par to, ka būtu šeit kā kazas siera ražoja. Kazas ir bijušas, un viņu ir gana daudz, bet lai es pateiktu par kazas sieru, nē, to, ka man brauc cilvēki no dažādām zemēm, man saka, pie viņiem bija, bet mums, es pieļauju, ka nav tas bijis tik aktuāli. Jo es domāju tā, kazas siers ir tas pirmais siers, kas tika ražots pat pirms govas. Jā, nu tā varētu būt, bet man tādu ticamu ziņu nav. Kazas, viņas var vienalga, kurā vidē, kalnos, lejās, vienalga, kurā vidē viņas tur var labi dzīvot. Govi daudz grūtāk uzturēt tajā ziņā. Jā, tam es pilnīgi piekrītu. Viņa visur jūtas labi. Arī šeit viņa staigā, viņa jūtas labi. Tiks viņa mežā iekšā, varbūt pašā mežā neies krūmos, viņa jūtas labi. Kaza, viņa ļoti var būt izvēlīga, un viņa kaut ko tūlīt neapētīs, jo viņa zina, kad viņa vēlāk atnāks atpakaļ, viņš būs izaudzis. Tā man ir stāstīts, es esmu to redzējis, esmu gājis gana takās, ir sevišķi Izrēlā, pie Jeruzālēmas ir, un kazas ir ļoti, ļoti gudrs. Tas gan, jā. Jā. Un viņas mēs arī redzam, viņas ir ļoti draudzīgas, vienā ziņā ļoti mīļas, un tas nozīmē, ka to, ko viņi ražo, tas atspoguļo to dabu no tās kazas. Tā arī ir, jā. Tikko redzējām, tās kazas nāca. Nu, viņas tā arī ir, ka tas, kas mums liktos, tas gardais, labais, viņai nemaz tā neliekas. Viņai tā sava salātu bļoda priekšā, to, ko viņa izlasās, jā, bet visu dienu viņa lasa tas, kas viņai patīk, jā. Un tā arī visdrīzāk tā ir tā buķete, ka tas nav tas vienveidīgais ēdiens, kas arī atspoguļojas pēc tam šajā produktā. Jā. Aiman, šeit varbūt ir viens produkts, ko visa Latvija atpazīst. Un tas ir tavas bumbiņas. Tavas bumbiņas, jā? Ir manas bumbiņas, jā. bet ne bez tavas palīdzības, jo jāatminies pirms gadiem 15. Tu man Īrija. No Īrijas atvedīja tādu trauciņu, tādu tumšu eļļu, tādas kā ozolzīles. Jā. Un tas bija tas variants, lai domātu, ka galu galā taču var būt siers arī ne tikai gabalā, varbūt arī klucīšos, kad varbūt viņš arī citas formas. Tavā gadījumā viņš bija kā ozolzīglis. Tā garša patika, nepatika, tā ir cita lieta, bet tas bija variants priekš tā, lai domātu, ka kāpēc gan nebūtu mazai bumbiņai. Ar to mazo bumbiņu tik daudz var arī izdarīt, vai ne? Jo viņš nav garlaicīgs. Bumbiņas ripo, vai ne? Jā. Citi klučas neripo. Bet, teiksim, arī tev ir šeit vēl kas pienas ir ar sierāboliņu. Jā. Arī elegants. Šito mēs arī likam vienu laiku uz e-Baltika lidmašīnām. Biznesa klasē. Tas nozīmē, ka viņš ir labs. Un tas sierāboliņš, viņš iedod tiešām. Man vajadzēja tevi vispirms nogriezt, jā? Es jau esmu mēģinājis, es zinu. Tikko pamēģināju arī, bet es viņu zinu. Viņš ir tik bagāts, un dabīgi viņš ir krēmīgs, bet tā pēcgarša, viņi smuki, ilgi, patīkami paliek te tāpatās kā labs vīns. Diemžēl daudz tie importētie komerciālie sieri, un pazūd. Tu nezini, ko tu esi ēdis, par ko tu esi maksājis. Un tie tā milzīgā lielā starpība ir. Te var redzēt, kur tā kaza ir ganījusies, kas viņu slaucis. Jā. Un mūsu vietējais lepnums tas ir. Tiksim, ko tu brokastīs, tu uzmodies, ja tu paņem. Es esmu, ka tev tagad visgardo no mammas laboratorijas tomātu, visgardāko, jā. Jā. Un nekas nav labāks par tomātu un kazas sieru. Nekas nav labāks. Un visātrākā recepte ir tuč, rapša eļļu. Tu pasties, Raiman. Šis ir fantastisks brokas, fantastisks pusdienas, fantastisks vakariņas. Tik vienkārši un tik tīrs un tik dabīgs ir. Es nevaru iedomāties, ko vēl vajag. Visos daudzos restorānos Cēzara salāti, grieķu salāti. Un par grieķu salātiem es gribētu uztaisīt un parunāt par grieķu salātiem.
Jo es domāju, ka burkāņiem un puraviem nav un ķīniešu kāpostiem nav nevienas vietas priekš grieķu salātiem. Bet grieķu salāts ir tas izcilais kazasieris, par ko visa pasaule zina. Feta. Es esmu atgriezies atpakaļ no Raimona Meldera. Viņš man ir iedevis iekšā līdzi šo kaziņu, bet man liekas, viņš vairāk par govi izskatās nekā pēc kazas ar lieliem zobiem. Bet tas nekas. Grieķi. Ja mēs domājam fetas sieru, mēs uzreiz domājam Grieķiju. Jo tā ir tā pasaules slavenākā vieta, kur nāk fetas sieras. Kaut cik viņi visur pasaulē tais, bet Grieķiem tas vārds pieder. Viņš tāds sālīts ir, viņš var būt mīksts, viņš var būt vidēji ciets, viņš var būt ļoti ciets. Visur pasaulē, ja tu piemini Grieķiju, kulināriski, tu uzreiz domā, grieķu salātu. Interesants fakts. Grieķijā nevienā vietā, izņemot varbūt kā turista vietā, tu nedzirdēsi to vārdu grieķu salāti. Viņi izmanto to vārdu horiatiki, kas nozīmē salātu no miestiņas. Klasisko grieķu salātu sastāvdaļas var nedaudz variēt atkarībā no reģiona. Ziemeļos gatavotajos salātos noteikti varēs atrast zaļo papriku. Savukārt salās tiem tiks pievienoti tur augošie kaperi. Tomēr pamata ingredienti horiatiki salātiem ir un paliek nemainīgi. Tie ir tomāti, sīpoli, gurķi, paprika, olīvas, kazas siers, raudene un olīveļa. Pirmais, kas ir vajadzīgs, arī vienā miestiņā, es ar vienu grieķu esmu te labos draugos, mēs esam runājuši par grieķu salātiem, viņiem arī ir maize iet klāt. Un teiksim, ja tā maize bišķi tāda sakaltus, ko mēs ar viņu darām? Itāļi arī daudz maizi izmanto salātos, zupās, spāņi arī un grieķi arī. Un kas te ir? Viņš bišķi tāda pāris dienu veca maize, mēs viņu saplēšam, viņi var sagriezt, bet viņi pārsvarā plēš viņu. Tāds saucās rastik. Es nezinu, vai latviešiem ir tāds vārds rastik. Un tagad tā maize tāda ir saplēsta, sakaltusi. Mēs varētu viņu jau tagad likt cepeškrāsnī, lai viņš vēl brūnāks ir. Mēs varētu arī bišķīt olīveļu uzkaisīt. Un es šeit izmantoju grieķu olīveļu. Tā bišķīt tā apmaisam un liekam uz pannas. Un šito mēs liksim cepeškrāsnī, lai viņš paliek vēl kraukšķīgāks un vēl rustikāks. Kamēr mums maize cepās, pirmais, kas ir vajadzīgs, tomāts ir. Un mēs viņus sagriežam un arī nevienādos gabalos. Gluži tāpat kā tomātus, arī gurķus griež palielos nevienādos gabalos, atstājot nemizotus. Tiem seko sarkanie sīpoli un zaļā paprika. Salātus dekorē ar olīvām un pārkaisa ar raudenes ziediem. Un tagad mēs liesim klāt olīveļu. Mēs liekam klāt to olīveļu un droši, jo viņi ir ļoti veselīga. Mēs šo samaisam. Un mēs viņu uzreiz nepasniedzam, jo mēs gribam, lai tā olīveļa iemērcējās caur tai maizei. Nākamais solis mēs ņemam kazas sieru. Un šeit ir Raimona Meldera kazas siers. Viņš nav fetas siers. Viņš ir tāds mīgs siers, bet viņš ir kazas siers. Un galvenais, ka tas ir kazas siers. Un mēs viņu plēšam. Mēs nākam pie beigām. Es viņu vēl pielišu te vēl kādu olīvu klāt. Skaistumam tagad olīveļu pāri.
Un mēs nobeigsim tuču jūras sāli, bet tas viss atkarīgs, cik sālīts ir tas kazas siers. Un pašās beigās mēs nobeigsim ar ziediem no raudenes. Un te pie galda, kā mēs viencietnā darām, mēs dodam viesiem šo te raudeni, lai viņi paši viņu uzber virsū. Un voilà, dāmas un kungi, es jūs pasniedzu horjataki salātus. Tik vienkārši, tik dabīgi un arī sezonāli. Jo ne viņi Ziemassvētkos, ne Lieldienās šo te pasniedz, jo tomātu sezonu tad viņiem nav. Aiztais acis un domā, ka tu esi Grieķijā. Šī recepte ir pomidori carpaccio ar crottin e chèvre, jeb tomāti ar kazas sieru. Bet kādi tomāti ar kazas sieru? Un pirmais, kas mums ir vajadzīgi labi garšaugi. Un te man atkal ir tā raudene, bet šī ir svaiga. Te, kur man te ir pēters, sils ir un koriandrs. Tagad šos mēs tagad sakapāsim. Un tad čop. Tā kā ķīnieši to dara. Un kā japāņi to dara. Un hegā! Kā latvieši to dara. Kamēr viņš ir smalki sakapāts, ja, tagad viņš ir samērā lipīgs. Ko mēs darīsim? Mēs šo mazgāsim. Un kā to dara? Mēs paņemam, teiksim, tīru traukudvielu, saliekam viņu traukudvielī, stūrī. Taisam te viņu ciet. Un pārsvarā, ko es daru, es viņu lieku tekošu ūdeņa, bet tā kā es jums uz kameras gribu parādīt, šis ir tekošs ūdens. Un tagad liekat viņu ūdenī, lai viņš tā bišķī patek. Kur tā ūdens jau sāk krāsu mainīt. Un tad mēs viņu spiežam. Un riktīgi izspiežam sausu. Nekas nenāk ārā vairāk. Voilà. Un šo mēs tad uzberam uz kur viņš ir tagad irdains un smuki viņš ir tagad vaļīgs ir. Tas bija grūti. Nākamais, kas mums vajadzīgs, ir Raimonda šo te mīksto kazas sieru. Sieru rūpīgi samīca, lai tas labāk saliktu kopā. Ieliek pārtikas plēvē un rullē. Kad siers ieguvis viendabīgu garanu formu, to atbrīvo no pārtikas plēves, vienmērīgi apber ar sakapātajiem zaļumiem, atkal ietin plēvē un liek ledusskapī atdzesēties. Karpačo galveno sastāvdaļu tomātus vēlams izvēlēties mīkstus un miltainus. Vairāku krāsu un šķirņu kombinācija ēdienā gādās par bagātu garšu un aromātu buķeti. Sākumā tomātus nomizo, sagriež lielās daivās un ar karoti izņem sēklas. Sēklas mēs atkal varam sastādīt, un mums nākamgad būs atkal tomāta raža. Un interesanti, tās, kas nāk no fabrikas siltumnīcām, to viņi atkal neaugs. Jo viņi, kā es saucu, viņi ir Frankenstein tomāti, viņi ir tikai vienreiz lietojami. Šitā knapi nemaz nav sēkla. To cieto gabaliņu griežam nost. Un to mēs paši graužam. Nākamais, kas vajadzīgs, ir šķīvi, kur mēs šo te
pomidori karpačo pasniegsim un liekam te uz šķīva tos gabals tā otrādi, lai viņš sanāk raips. Un ap pārtiks plēvi mēs pārliekam te pāri tiem tomātiem. Varbūt ar karotes palīdzību mēs spiežam to tomātu, lai viņš saplūst kopā. Mums ir tas tomāts tagad vienlīdzīgs, viņš ir izspiests. Un kur mums ir, kā viņi saplūsta kopā. Vajadzīgi tādu tīru dvieli, un viņi apiet ap šķīvi malu. Līdz šim ļoti jauki, bet tagad raidījums ir par kazas sieru. Kazas sieru ar zaļumiem sagriež pabiezās šķēlēs un izkārto uz tomātiem. Pirms pasniegšanas karpačo garnē ar bazilika lapiņām, cukīnī ziediem, pievieno jūras sāli un apslaka ar olīveļu un svaigi spiestu citronu sulu. Dāmas un kungi, es jums pasniedzu pomidori karpačo i crottin chèvre. Saspiesti tomāti ar Raimonda Meldera kazas sieru. Es nevaru iedomāties, kas var būt labāks šajā gada laikā. Kūka! Kazas siera kūka. Manā uzskatā kazas siera kūka ir labākais veids, kā nobeigt vakariņas. Šī ir ļoti populāra kūka mums šeit restorānā. Un kas ir vajadzīgs? Ir vajadzīgs cepumi. Šeit mēs paši savus cepumus taisam, kur viņi samērā drupaini ir. Smilšu mīklas cepumus sadrupina, pievieno ēdamkaroti lauku sviesta un rūpīgi izmaisa, līdz cepumi ir kārtīgi sajaukušies ar sviestu. Ja jūs domājat, cik es te daudz to sviestu un tos cepumus izmantoju, skatieties, meklējiet mani Facebookā, kas var būt labāks par šo, un viss būs atklāts, un vēl vairāk. Tagad te man ir kūks forma, te man ir pergaments apakšā, pergaments man te ir, un liekam iekšā šo te cepumu apakšā te. Un šo te mēs nospiežam viendabīgi, gludi. Un to tad noliekam tagad pie malas, kamēr mēs taisam masu, ko mēs te liesim te iekšā. Nākamais viss ir ļoti vienkārši un viegli. Vajadzīgs ir labs blenders. Un te mēs saliekam Meldera kazas sieru. Sieram blenderī seko 4 lauku olu dzeltenumi un 2 veselas olas. Lai kūka iegūtu īpaši gardu aromātu, sieru un olas papildina ar dabīgās vaniļas pākstas sēklām. Un tagad mums ir vajadzīgs saldumiņš. Un mēs te liksim te dabisko cukuru. Un šis ir, es pārlasīšu, ekoloģiskais cukurs no cukurniedres, tīrs un dabīgs, tāpatās kā Meldera kazas siers. Lejām to klāt, ja beram. Mums tagad ir viena smuka, viendabīga masa, ļoti būtiski. Mēs tikai gribam krējumu pieliet klāt, mēs negribam viņu putot, mēs tikai gribam iemaisīt viņu iekšā. Oho. Nāks viņš nāks. Voila! Un es tikai uz lēno, uz miks. Un stop, pietiek. Tikai tik daudz. Lejam iekšā mūsu formā, uz mūsu biskvītu. Viņi sanāks turpat līdz pašai augšai. Un šo mēs liekam cepeškrāsnī 110 grādus apmēram 2 stundas. Iedomājieties, 2 stundas ir pagājušas, to kazas siera kūku viņi jādzisē, un tad jātur viņa ledskapī ir, caur nakti. Un tad mums iznāka, volā, šāda te kūka. Volā. Nazi karstā ūdenī, lai nepielīp,
Iegriežam smuku taivu, atkal karstā ūdenī. Un ar paleti nazi paceļam un skatieties, wow! Perfekt! Šī arī ir tāda kūka, kas arī jāpasniedz ir istabas temperatūrā. No leduskapi uz šķīvu ēst nekādā gadījumā nedrīkst. Un te mēs uzliksim, kas mums tagad ir ogas sezonā vēl. Te ir avenes, te ir zilenes un pēdējo aveni un skata. Bet te nav vēl viss. Mēs paņemam aveņu mērci un voilà, pie galda. Mēs to katrs darām pie galda, pielējam klāt. Un kamēr mēs to darām, mēs sakam, kas var būt labāks par šo. Klāt ir Stoller konkursa balvas izloze. Un ļoti daudz atbildes. Un man ir jāsaka tūlīt, ne brī, ne holandas siers nav pareizā atbilde. Piedodiet. Pareizā atbilde ir cheddar siers. Un es tagad te vilkšu laimīgo, kas saņem šo te burvīgo Stoller trumuli. Un pareizais ir Gundars Kauliņš. Apsveic tev, Gundar Kauliņš. Jauns Stoller konkursa jautājums. Kā sauc un kur atrodas lielākais pārtikas tirgus placis pasaulē? Atbildes sūtiet uz zemāk norādīto adresi līdz 22. septembri pusnaktī. Trumuļa izloze notiks 28. septembrī raidījumā. Raidījumu piedāvā American Express Gold, Stoller, atbalsta San Pellegrino un Dansuker.